Labdien! Mēs esam Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas izglītības zinātnes apakšprogrammas pedagoģija otrā kursa studentes. Un mūsu studiju kursa pedagoģiskā vadība sociālās transformācijas procesos ietvaros esam izstrādājušas projektu Īsa pauze, lielas pārmaiņas. Es nebaidīšos apgalvot, ka gan jau ka lielākā daļa no mums pēc garas darba dienas jūt diezgan lielu saspringumu gan kakla rajonā, gan plecos. Arī mugura vienmēr vakar pusē jūtās tāda saspringtāka un netik vingra kā rīta pusē. Un tās noteikti nav problēmas, ar ko saskarās tikai mācību spēki. Arī studenti jūtas saguruši pēc garām mācību stundām, un tas nereti saistās arī ar nespēju tik labi koncentrēties mācību procesam, miegainību, lielāku aizdomāšanos un grūtāku saņemšanos gaidāmajiem darbiem. Tāpēc mēs esam sanākušas kopā kā komanda, lai mēģinātu šo situāciju kaut nedaudz risināt. Un mūsu projekta mērķis ir šajā reizē palīdzēt jums, cienījamie docētāji, un rosināt jūs iekļaut aktīvās pauzes savās nodarbībās un jūsu veidotajās prezentācijās, lai kaut nedaudz palīdzētu studentiem būt vairāk iesaistītiem un līdz ar to labāk uztvert saturu, ko jūs viņam vēlaties piedāvāt, un aktivitātes, kādas jūs vēlaties piedāvāt. Tātad mūsu projekta mērķauditorija esat tieši jūs, un cerībā, ka šis mūsu izstrādātais projekts jums varētu palīdzēt. Un tātad tas, ko mēs šeit esam izdarījuši, nevien sanākuši, lai jūs informētu, bet esam izveidojuši arī vingrinājumu video un audio, bet par to tad arī vairāk pastāstīsim. Bet sākumā, kāpēc tas vispār ir nonācis mūsu interešu lokā? Arī šogad Dod 5 tēma ar šo ir saistīta, un mēs nebijām sarunājuši, tā vienkārši noteikti ir ļoti aktuāla tēma mūsdienās. Un studentu mazkustīgums negatīvi ietekmē viņu veselības stāvokli, arī uzmanību un motivāciju strādāt. Un tas ir ļoti nepatīkami īpaši laikā, kad tuvojās sesija un ir nepieciešams pēc iespējas labāk koncentrēties darbam. Šī te ilgstošā sēdēšana izraisa fizisku sasprindzinājumu un nogurumu. Kā jau minēju, tās nepatīkamās muguras sāpes ir diezgan biežs viesis katrā studējošā sabiedrotais ikdienā. Un līdz ar to samazinās koncentrēšanās spēja un iesaiste nodarbībās. Un tas, ko mēs piedāvājam, pavisam vienkārši bezmaksas risinājums, ko var iekļaut studiju procesā, un tās ir aktīvās pauzes. Un kas tad mums īsti ir sanācis no šī projekta, tad mēģināsim jums arī pastāstīt tālāk. Jā, mēs esam iepazinušās ar pētījumiem dažādās pasaules universitātēs, un tie visi viennozīmīgi apliecina, ka īsas kustību vai elpošanas pauzes nodarbību laikā uzlabo uzmanību, atmiņu un arī kognitīvo sniegumu, tātad mācību sasniegumus. Un svarīgi, ka šīs kustību pauzes ir vadītas. Tā nav vienkārši starpbrīža došana, kad katrs students dara, ko grib, bet tā ir tāda jēgpilna kopēja iesaistīšanās kustību aktivitātēs. Interesanti, ka stāvēšana un apzināta elpošana palīdz mazināt muskuļu spriedzi. Tātad pietiek tikai ar šo, lai šī muskuļu spriedzi jau tiktu mazināta. Un vēl jāuzsver, ka aktīvās pauzes netraucē mācību procesam, un ticiet mums, studenti pēc tam būs ļoti pateicīgi un sajutīs sevi atkal atgriežamies dzīvības spēkus. Jā, tā kā vairākas reizes jau tika pieminēts šis te vārdu salikums aktīvā pauze, kas tas tāds ir. Vienkārši skaidrojot, principā tas ir tāds īsts pārtraukums kustībai vai, piemēram, apzinātai elpošanai.
Un noteikti aktīvās pauzes ir pielāgojums jebkurai auditorijai un videi, izmantojot dažādus aktīvo paužu veidus, gan tas var būt tiešsaistē, MS Teams platformā mēs varam iekļaut šīs aktīvās pauzes, gan arī klātienes studijās. Un aktīvā pauze, tas nenozīmē to, ka mums ir ļoti aktīvi un ilgstoši jāvingro, jākustās. Tā var būt pavisam īsa, piemēram, 2-5 minūšu garumā. Jā, un mūsu projekta ietvaros, kas tad ir šīs te aktīvās pauzes, mēs izstrādājām dažādus video, ietverot šīs te 3 galvenās kategorijas. Mums ir piedāvājumā 2 video ar audio ierakstu, kur ir vairāk šī te elpošanas pauze, ko mēs varam izmantot studiju procesā, lai nomierinātos un, kā teikt, paņemt tādu pauzi priekš sevis un veicināt šo te apzinātību, būt tagad un šeit. Tad mēs vēl piedāvājam vienu video ar prāta vingrinājumiem, kas vairāk ir izmantojams tādos gadījumos, lai aktivizētu šo te domāšanu un šo te studentu vispārēju koncentrēšanos, iesaisti studiju procesā. Un tad arī ir šie te kustību vingrinājumu video, kas mums ir piedāvājumā 4. Protams, ir šie te 2 veidi, kur mums ir 2 video, kur piedāvājam vingrinājums plaukstām pirkstiem, kā arī video 2 sēdus un stāvus pozīcijā, kur vairāk iesaistīta šī te lielā motorika, izmantojot šīs te tādas dinamiskas kustības, ja arī šos te dinamiskos stiepšanās elementus. Un tas noteikti arī mazina šo te muskuļu saspringumu, kā teikt, mūs arī šūnām piegādā vairāk skābekli, kas arī savukārt var mums pēc tam atkal justies labāk, aktīvāk iesaistīties mācībās. Jā, un tas, ko vēlos piebilst, šo te video izstrādē, vingrinājumu kompleksa, kā teikt, sagatavošanā, vingrinājums plaukstām pirkstiem ir apstiprinājusi certificēta ergoterapeita Herta Indriča, un savukārt saistībā ar šo te lielo motoriku ir apstiprinājis fizioterapeits Mārtiņš Seisums. Un tas, ko es vēlos tagad, ko es vēlos jums piedāvāt, iesaistīties pavisam nelielā īsā elpošanas vingrinājumā, ko esam sagatavojušas. Un jā, šis vingrinājums saucās pirksti. Klausīsimies. Apsēdies sev ērtā pozā. Atver labās rokas plaukstu sev priekšā un, izmantojot rādītāju pirkstu, velc ar to ap īkšķa malu. Kad velc pirkstam apkārt uz augšu, ieelpo, kad velc pa pirkstu uz leju, izelpo, un tā atkārto ar katru no nākamajiem pirkstiem. Izmēģināsim kopā. Ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo. Tagad noliec priekšā sev kreiso roku un atkārto to pašu. Ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo, ieelpo, izelpo. Jā, tātad šis bija pavisam neliels ieskats vienā no vingrinājumiem. Ceru, ka iesaistījāties, un tad vēl vairāk gūsiet ieskatu tālāk prezentācijas laikā. Bet tagad virzamies tālāk pie izaicinājumu ietekmes. Jā, mēs tagad paturpināšu, un šeit mēs varam redzēt tos galvenos ieguvumus, kas rodās, tieši mācību laikā tiek iekļautas tas ērtas kustību veicinošas pauzes, kas veicina ķermeņa labsajūtu. Jā, un pirmkārt studenti arī spēja labāk koncentrēties un arī aktīvāk piedalīties mācību procesam. Un kustība mazina, kā mēs zinām, muskuļu spriedzi un nogurumu, kas īpaši uzstājas ilgstoši sežot.
Un veicot šo pētījumu, redzams, ka tās uzlabo arī informācijas uztveri un kā arī atmiņu, jo ķermenis jutās komfortablāk. Un līdz ar to mācību vide kļūst pozitīvāka, dinamiskāka un arī tajā ir vieglāk saglabāt motivāciju. Protams, mēs nevaram tikai slavēt šo pasākumu, bet mums arī jāpadomā par izaicinājumiem. Un domājot par to, kāpēc docētājiem vai studentiem varētu būt kāda veida iebildumi pret šāda veida aktivitātēm, mēs nonācām pie secinājuma, ka pastāv, protams, arī daži, tā saucamie draudi. Pirmais izaicinājums, ar kuriem jūs varētu sastapties, ir, protams, saspringts lekcijas plānojums. Un dažkārt šķiet, tīpaši pirms eksāmeniem vai, ja mācību kursam ir atvēlētas tikai dažas stundas, ka 2-3 minūšu pauze nozags laiku saturam. Otrs izaicinājums, tā, protams, ir neskaidrība par pievienoto vērtību. Nevienmēr arī studentiem ir skaidrs, vai kustību pauzes ir tā laika vērtas un kāpēc viņiem būtu jāiesaistās šādos pasākumos. Tas notiek arī tāpēc, ka vēl joprojām mēs esam pieraduši pie vairāk tradicionāla mācīšanās stila un priekšroka tiek dota lineārai, teiksim tā satura centrētai nodarbības struktūrai. To dažkārt izvēlās arī studenti, kas pēc garas dienas negrib kustēties un grib vienkārši nosēdēt līdz lekcijas beigām. Vēl dažas lietas ir, protams, ierobežota vieta auditorijās vai studentiem, arī docētājiem mājās pie datora. Un liekas, ka kā nu es varētu kustēties, ja man blakus sēž vēl 3 cilvēki priekšā un aizmugurē arī vēl daži. Un, protams, mūsuprāt, lielākais izaicinājums ir tas, ka trūkst gatavu profesionāli sagatavotu piemēru, un, ja docētājs gribētu šāda veida pauzes integrēt savās nodarbībās vai lekcijās, tad viņam būtu papildu jāmeklē resursi un arī jāsaprot, kāda veida vingrinājumi varētu būt studentiem atbilstoši. Lūk, daži no mūsu risinājumiem un pieejam. Mēs aicinām, ieviešot aktīvās pauzes, sākt ar visvienkāršāko un drošāko un izmantot ļoti īsas minimālas kustības, tādas kā elpošana vai pleču atbrīvošana, kas nevar ietekmēt vai kaut kādā negatīvā veidā ietekmēt studentus ar dažādiem veselības stāvokļiem. Mēs arī aicinātu izvēlēties aktivitātes sākumā, kuras var veikt sēžot vai bez piecelšanās. Šādā veidā jebkuram studentam būs iespēja būt iekļautam šādā procesā. Aicinām iekļaut pauzes dabiskajā nodarbības ritmā. Tas nozīmē, ka mēs varētu ieplānot 2-3 minūšu pauzi ik pēc 90 minūtēm 2 reizes lekcijas laikā. Un izmantot tās kā pāreju starp tēmām vai starp uzdevumiem, piemēram, kā pāreju no lekcijas uz kaut kādu semināru nodarbību vai aktīvu apspriešanas fāzi. Protams, aicinām izmantot sagatavotos video, audio un instrukcijas, par kurām jums jau Herta ir pastāstījusi, un tad tālāk mēs parādīsim arī, kur tie visi ir atrodami. Un pakāpeniski paplašināt aktivitāšu klāstu. Tātad, kad jūs jau jūtaties droši un jūsu studentiem patīk tas, ko jūs darāt, var sākt meklēt un arī aicināt pašus studentus iesaistīties un piedāvāt arī citus vingrinājumus un aktivitāšu veidus. Pēdējais, ko mēs ieteiktu, ir, protams, integrēt aktīvās pauzes konsekventi, lai studenti pie tām pierod, un ļoti labi būtu arī saņemt atgriezenisko saiti no studentiem un kopā ar viņiem reflektēt un meklēt vēl labākus risinājumus viņu un jūsu labbūtības uzlabošanai. Šī projekta ietveros mēs izveidojām veselus 7 video klipus ar audio, kuros ir gan elpošanas vingrinājumi, gan prāta, gan plaukstu un pirkstu un stāvus un sēdus pozīcijas vingrinājumi. Ar šiem vingrinājumiem stāvus ir
ieteikt. Šie vingrinājumi ir brīnišķīgi izmantot arī pēc ilgas sēdēšanas, kā piemēram tagad. Es jūs aicinu kopā ar mums uz vēl vienu aktīvo pauzi. Šoreiz stāvus pozīcijā. Vingrinājums stāvus pozīcijā. Sākotnēji nostājamies stāvus un kājas atrodas plecu platumā. Šajā vingrinājumā soļojam uz vietas, kājas mēģinam pacelt augstāk un pie katras kājas pieskaramies, sniedzamies ar pretējo roku. Ja ir kādas grūtības, tad noteikti kājas var celt arī netik augstu un sev komfortablā pozīcijā. Nākamajā vingrinājumā sākuma pozīcija ir tā pati, taču rokas varam novietot uz gurniem. Šajā vingrinājumā ar pēdu pirkstu galiem paceļamies uz augšu un lēnām atgriežamies sākuma pozīcijā. Nākamajā vingrinājumā kājas varam novietot nedaudz platāk. Un tālāk jau veicam kustības, kā norādīts video. Ar roku sniedzamies uz pretējo pusi, iztaisnojam to, kā arī savērpjam nedaudz savu ķermeni. Ceturtajā vingrinājumā rokas novietojam kopā šādā pozīcijā. Tālāk veicam apļveida kustības plecu locītavās. Tomēr, ja ir kādas grūtības izapļot plecus pilnā kustība apjomā, varam samazināt to un veikt sev komfortablā pozīcijā. Pēdējā vingrinājumā varam ieņemt šādu sākuma pozīciju, atbalstot roku pret krēsla malu. Un tālāk veicam apļveida kustības gūžas locītavā. Ja jūtaties droši un stabili, tad abas rokas ir iespējams novietot uz gurniem un veikt kustību bez atbalstīšanās. Tagad mainam virzienu un veicam apļošanas kustību gūžas locītavā uz otru pusi. Atceramies, ka apļojam gūžas locītavu sev komfortablā kustība apjomā. Tie var būt arī mazāki aplīši. Un tagad mainam pozīciju, lai varētu veikt kustību ar otru kāju. Tāpat kā iepriekš, veicam apļveida kustību, sākotnēji uz vienu pusi. Un visbeidzot mainam virzienu un apļojam gūžas locītavu uz otru pusi. Tā. Pēc visa šī gan jau jums uzradās jautājums, kur vispār ir iespējams atrast šos brīnišķīgos videoklipus un informāciju. Nu, varu pateikt jums godīgi, mums ir uztaisīta YouTube kanāls, kurā jūs varat atrast visus mūsu videoklipus un varat ievietot tos prezentācijās. Pašu YouTube kanālu ir iespējams atrast gan pēc video nosaukumiem, gan arī ALU mājaslapā ziņojumā par projektu, kur jūs varat nokopēt video saites no izvēlētā jūsu vingrinājumiem, kuru jūs vēlaties izmantot, un ielīmēt viņu prezentācijā. Protams, var arī vienkārši ieiet YouTube,
atvērt video un ieslēgt neievietojot prezentācijā. Tas arī ir variants. Tā kā izvēlieties, kas jums ērtāk un kas jums vairāk patīk. Jā. Es ceru, ka visiem izdevās izbrīvēt nedaudz vietas savā darba vietā un arī piedalīties izmēģinājumā šiem te elpošanas un aktīvās kustības video. Un, kā jau redzu, šīs te sarakstē ir diezgan daudz komentāru un jautājumu, bet es lūkšu, varbūt, ka jūs varat arī izteikt savas sajūtas, savas domas. Varbūt, ka jums ir jau kaut kāda iepriekšēja pieredze par līdzīgiem projektiem. Nav noslēpums, ka arī Latvijas universitātē ir bijuši līdzīga rakstura darbi. Mums ir zināms par doktorantūras skolu, kur ir līdzīga prakse, un arī bakalaura programmā skolotājiem vismaz tiek ieteikti darbi, kur ir jau tāda gan apzinātība, gan elpošana, bet, jā, mūsu tas piedāvājums ir, ka tieši jūs varat izmantot šos te sagatavotos materiālus, lai atvieglotu to veidu, kā iesaistīt studentus un kā uzlabot viņu ikdienu. Bet es lūkšu tiešām nekautrēties un izteikt savas domas un arī, protams, kādus jautājumus centīsimies atbildēt.